Jā, otru gadu pēc kārtas, starp citu, 4. vieta iepriekš šķiet Vācijas zaudējumi, tad Francijai bija 3 ceturdaļas ļoti līdzīgas, tā kā varēja būt visādi, bet, beigās, jā, Francija bija labāk jāatzīst, ko tur teikt, 4. vieta arī labi, bet, vienmēr jau gribas uzvarēt to pēdējo spēli. Volejbolā šodien brīvdiena Latvijai rīt pret Vāciju Eiropas čempionātā. Mār, paldies jau par ieskatu, gaidīsim jau tūdaļ sporta ziņas un, protams, arī plašāku laika prognozi. Atgādina, ka spēkā brīdinājums par stipru vēju un lietu, tādēļ aicinu būt uzmanīgiem un arī atgādina, ka jaunākās ziņas jebkurā laikā atrodamas mūsu sociālo mediju kontos. Lai mums visiem mierīga nakts un tiksimies atkal rīt. Katra izvēle veido rītdienu. Kādu Latviju mēs vēlamies redzēt? Kādā zemē mēs gribam dzīvot? Gatavojoties 15. Saeimas vēlēšanām, uzticams saturs pārdomātai izvēlei. Latvijas sabiedriskais medijs. Izvēlies Latvijas nākotni. Kiberuzbrukumi un datu noplūde.